Kad runājam par Nīcu, pirmais, kas man nāk prātā, ir īsti latviešu tautas tārpi. Garikoši brunči, lielas saktas, diženi vainagi. Tā ir mana iedoma Nīca. Šodien es pirmo reizi savā mūžā esmu atbraukusi uz šo ļoti seno, skaisto, tradīcijām bagāto Dienvidkurzemes novada vietu, lai noskaidrotu, ko vispār Nīcā dara jaunieši. Un tāpēc šodien mēs dodamies uz Nīcas jauniešu centru. Sveiki, Madara! Paldies par šo foršu uzņemšanu. Pie jums šeit baigi kičīgi izskatās. Paldies! Pirmais jautājums. Nīcas jauniešu centram ir ļoti sena vēsture. Ar kādu vispār nolūku radās šis jauniešu centrs? Jā, tiešām jauniešu centram ir sena vēsture, un tā pamata doma bija tāda, ka jauniešu centrs tika radīts tāpēc, lai jauniešiem būtu vieta, kur viņi var pulcēties, pavadīt kvalitatīvu brīvo laiku un, protams, iepazīties ar citiem jauniešiem. Un mēs šeit esam tāpēc, lai jaunieši šeit uzzinātu par to, kādas ir viņu intereses, un vispār jau ir tā, ka jaunieši šeit iemācās daudz ko jaunu, un tā viņi arī īstenībā iegūst tās prasmes dzīvē, un tas ir tas, kāpēc mēs šo visu darām, lai jaunieši šeit uzzinātu par saviem jaunajiem hobijiem, piemēram, un lai viņi augtu kā personības noteikti. Šis ir otrais jauniešu centrs, kur mēs esam apciemojuši Dienvidkurzemes novadā, un mums rodas tāds iespējas, ka šim novadam ļoti rūp, kā jaunieši pavada savu brīvo laiku. Jā, tieši tā, jo īstenībā jaunieši ir mūsu nākotne, un es pat teiktu, ka īstenībā jaunieši ir mūsu tagadne, jo jauniešos ir jāiegulda jau tagad, lai viņi augtu par personībām, un lai arī viņi būtu tie, kas atgriežas novadā un kopj to novadu un attīst novadu. Man liekas, ka tāpēc arī mēs rūpējamies par to, lai jauniešiem, jo viss jau sākās ar brīvo laiku pavadīšanu, kā tu kvalitatīvi pavadi brīvo laiku, un tad jau mēs piedāvājam dažādas projektu iespējas, lekcijas, meistarklases un tā tālāk. Madara, varbūt tu vari izvest šādā foršā ekskursijā par šo jauniešu māju. Jā, tāpēc mums nav lielas, bet mēs te visi draudzīgi dzīvojam. Tad šī ir sporta telpa. Šeit var tā aktīvi atpūsties, un šo mēs esam iesaukuši par 14+ telpu. Jo šeit nāk tādi vecāki jaunieši, un viņiem vajag savu telpu un vietu. Tad ejam tālāk. Šī ir mūsu radošā telpa. Šeit notiek meistarklases un darbnīca. Lūk, mūsu krāsainā siena. Katru nedēļu mainās zīmējumi, jo visiem ļoti patīk darboties radoši. Jā, tad tālāk mums ir tāda čilla istabiņa, kā mēs to saucam, redz, kur visi var atpūsties. Arī šeit ir jaunieši paši vienmēr uzzīmē kādu skaistu zīmējumu. Tie zīmējumi mums ik pa laikam mainās. Varbūt jūs varat vispirms pastāstīt, kā jūs atradāt šo jauniešu centru? Jauniešu centru atradu tad, kad es biju pavisam maziņš. Man te sākumā nāca brālis. Un tad kaut kā iegājās, kad jaunieši nāca, un tad es nācu jauniešiem līdzi. Es atnācu uz Nīcas skolas 8. klasē un es sāku iet šeit. Cool. Ko jūs parasti darat jauniešu centrā? Vai jums tikai izklaides, vai jums arī kaut kas nopietnāks? Mums ir daudz pārgājienu, arī pa vasarām, tad, kad jauniešu centrs ir vaļā un pa jūrmalējām lielos pārgājienos un sporta spēles daudzas un kaut kas tam līdzīgs. Jā. Kas jūs vairāk piesaista jauniešu centrā? Man piesaista, ka te ir daudz jaunieši, tā kā vienā vecumā, kas ir vienādās interesēs ar tevi. Tu vari parunāt ar viņiem, uzzināt kaut ko jaunu, tā kā iesaistīties kaut kur. Man personīgi tā būtu atmosfēra, kas šeit ir. Tas arī, jā, viss. Te ir ļoti daudz interesants lietas, ko var darīt ikdienā arī pēc skolas. Vai jūs arī taisat kaut kādus projektus? Jā, mums piesaista Keep the Change projekts, un tad mēs piedalāmies dažādos pasākumos, un tad tās aktivitātes ir lielākoties caur projektiem. Jūs esat 3, tāpēc es jums likšu nosaukt 3 foršākās jauniešu centra atmiņas. Ķipte, kad es biju apmācībās uz... Kāpēc viss saka? Kad es biju apmācībās uz Liepāju, palikām 3 dienas, man liekas, Līva viesnīcā palikām, baigi ekskluzīvi, garšīgs pusdienas, top atmiņa, un vienkārši ļoti forša atmiņa, jā. Filmu vakar. Vai kaut ko vairāk pastāstīt par šo filmu vakar?
Vakaros te viss sapulcējās un skatās filmas. Kādu filmu jūs skatījāties? Viss āds ir skatīts. Kā tev mīļākā? Es nezinu. Noteikti, ka Novus turnīri, jo es vienmēr zaudu. Kurš uzvar? Stiprākais. Cik ilgi tu apmeklēji jau jauniešu centru? Īstenībā jau ļoti ilgi es sāku kā vienkārši apmeklētājs. Nācu darīt to pašu, ko citi jaunieši, bet jau augot, paliekot vecāka, es piedalos pasākumu rīkošanā, vadīšanā un tā. Kas jums vispār šajā jauniešu centrā ir plānā? Mums šogad tāds grandios pasākums ir jauniešu diena, 27. oktobrī. Parasti mums jauniešu dienas notiek katru gadu, bet, diemžēl, dēļ Covid pandēmijas mums tās nenotika. Un tās vienmēr notika ziemā, bet šogad mēs izdomājam, ka oktobrī. Un, jā. Ko jūs darat jauniešu dienā? Jauniešu dienā mēs sagaidām jauniešus no citām vietām, piemēram, no Aizputes, no Ventspils arī un tā. Tad mēs veidojam kopīgas aktivitātes, skatāmies meistarklases. Pēc tam mums vakarā noslēgumā ir balle, un šogad tā būs ar muzikantiem 4 kilovati. Tad sanāk, ka jaunieši no visas Dienvidkurzemes 27. oktobrī var pie jums braukt. Un vienkārši jūs uzbaigas tusiņš. Jā, mēs izreklamējam to jau diezgan laicīgi, ka būs tāda jauniešu diena. Visbiežāk mēs jauniešu centriem izsūtam uzaicinājumus. Un tad, jā, tā ir tāda diena, kad vienkārši visi jaunieši var patusēt kopā un iepazīties un izbaudīt foršu laiku. Madara, jaunieši, mīļš paldies par šo foršo silto uzņemšanu. Es jums novēlu visiem kapitāli pavadīt šīs pēdējās vasaras dienas. Paldies! Lūdzu.